jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās, tikai bez grēka. Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā. Pāvila vēstule ebrejiem, 4. nodaļa, 15. līdz 16. pants. Mātes vienīgā cerība ir uz Dievu. Viņa pie kunga var griezties pēc spēka un žēlastības, un tā nemeklēs veltīgi. Mammu, tu un es, mēs nemeklēsim veltīgi. Pats Dievs to ir apsolījis. Meklējiet, tad jūs atradīsiet. Mateja evaņģēlijas 7. nodaļa, 7. pants. Kad jūs mani meklēsiet, jūs mani atradīsiet. Ja jūs no visas sirds mani meklēsiet, es būšu atrodams. Pravieša Jeremijas grāmata, 29. nodaļa, 13. un 14. pants. Slava Dievam par viņa spēku, žēlastību ik katrā vajadzības brīdī. Jēzus spēj just līdzi tavām vajadzībām. Jēzus ir tāpat kārdināts, kā tu tiec kārdināta šodien. Jēzus ir bez grēka. Pieiesim bez bailēm pie viņa troņa, un mēs saņemsim apžēlošanu, žēlastību, palīdzību, un to visu īstajā laikā. Pateicība mūsu kungam. Jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vajadzībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās, tikai bez grēka. Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā. Vēstule ebrejiem, 4. nodaļa, 15. un 16. pants. Ieklausies mammas Kristes pārdomās par 23. pērli. Cik gan labi ir būt pašai, atklātai, patiesai savās domās, bez filtriem, neperfektai. Uzdot jautājumus, priecāties, sapņot un pasūdzēties, būt pašai un tikt uzklausītai, saprastai, samīļotai, jā, arī mīloši sarātai. Šīs ir miera attiecības, kas mūs gaida pie mīļā radītāja, kurš mūs pazīst vislabāk. Paldies Kristum, ka to darīs mums visiem iespējami, katru mirkli, jebkurā vietā.